Esmu pievienojis īsus norādījumus par to, kādēļ jāskatās šis video, un pēc tam izveidošu testu, kurā būs jāatbild uz jautājumiem. Man tiek piedāvāti divi varianti, vai nu izvēlēties no sniegtām atbildēm, vai nu atklāta teksta atbilde. Kā pirmo jautājumu uzdošu šo te izvēli no dotiem variantiem. Jautājums būs, kur dabā vari novērot ūdens kondensāciju. Un izvēles varoties teikanlai, kas nebūs pareiza atbilde, jo teikanna nav dabas objekts. Otrais būs veidojoties miglai. Un trešais – līstot lietumu. Pareizā atbilde būs veidojoties miglai. Atzīmēšu to kā pareizo un turpināšu darbu. D atbildi man nemaz nevajag. Ja būs vajadzīgs vairāk, varu pievienot vēl citas atbildes. Ir iespēja pievienot arī laiku, kurā skatoties video šo atbildi ir jāsniedz. Nu, piemēram, tas būs 1 minūte un 21 sekunde. Es varu arī to noskatīties šajā video un saglabājam ievadītos datus. Pievienosim vēl vienu jautājumu. Šoreiz tas būs atklātās atbildes. Atklāta teksta jautājums. Un jautājums ir tāds. Vai tavuprāt ūdens aprite dabā palielina ūdens daudzumu uz zemeslodes? Šajā gadījumā būs jāsniedz teksta veidā atbilde. Es atkal jautājumu saglabāju un turpināšu darbu.